Sveiki, Aļon. Jā, es atvainojos, ka tik ilgi nevarēju veikt to aprēķinu. Tiešām daudz uzdevumu, tā kā mēģinu visu paspēt. Tātad situācija tāda. Esmu nomainījis materiālu uz smilšu brūns, tas, ko jūs tur minējāt, atsūtījāt pēdējo. Tā. Un tātad ir durvis. Šī daļa paliek nemainīga. Šeit paliek divas atvilknes apakšā. Šīs divas atvilknes, un tad tā doma ir tāda, šeit jūs atverat skapi, un tajā skapī iekšā ir tas apuvu plaukts. Izvelkās apuvu, viņš arī kā atvilkne, tātad atverat skapi, tātad līdz to visu noslēgšu, atverat skapi un un izvelkat apuvu plauktu, un tad te būs tāda maliņa, rokturi gribat varam ielikt, bet teorētiski tur rokturs nav nepieciešams. Šeit ir 10 mm pārkarīt, kur varēs ar pirkstiem, varbūt viņi var pat taisīt lielāku. Es vēl tur tehniski padomāšu, kā labāk to apiet atrisināt, vai tur ieliksim tiešām kaut kādu šauru rokturi, jo principā mums ļauj vēl kaut kāds 10 mm to atvilkni iestumt iekšā, to apuvu atvilkni. Un tad doma ir tāda. Tātad izvelkat, un tad jūs attiecīgi uz trepītiem pakāpjaties un tiekat līdz pat augšējiem plauktiem. Un šeit tos apuvus varēs likt diezgan daudz. Tātad līdz noslēgšu visas fasādes. Tātad te ir diezgan daudz to apuvu, varēsiet likt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaukti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaukti, un tais 8 plauktos, tur diezgan daudz varēs salikt. Tātad pats šis dziļums, viņam sanāks 47 cm. Tur, pa 2 līdz pat 3 apuvu pāri katrā rindā varēsiet salikt. Tad te var saskaitīt, cik tos apuvus var ielikt. Šāds tas tā kā risinājums, bet tehniski es vēl tur padomāšu. Viņu, protams, var taisīt arī nedaudz dziļāku vai nedaudz šaurāku. Es ņēmu ar domu, ka 35 cm var mierīgi ielikt, teiksim, vienu to apavu pāri. Teiksim, šī te viena plaukta, šādā veidā dziļums, viņam sanāk, tūlīt pateikšu precīzi, viena šāda plaukta dziļums sanāk 368, tad gan 37 cm. Tur diezgan var salikt, tā ka tur gan lielos, gan mažos apuvus varēs ielikt, un viņi stāvēs brīvi. Tāds tas mans piedāvājums ir pie risinājums, un šādi viņš varētu darboties. Manuprāt, tas tāds ļoti, ļoti optimāls, un kopumā, tur vēl ir iespēja padomāt pie furnitūras, bet teorētiski es pieļauju, ka jūsu budžetā varētu iekļauties.